Tiņģeres muiža savulaik daudzināta kā viena no skaistākajām Kurzemē, izcila pērle ar pasaules elpu. Pirms dažiem gadiem tiņģernieki aizsākuši ideju par medību sezonas dārza svētkiem, un tās iedvesma slēpjas faktā, ka šī daļai kādreiz arī uzskatīta par medību pili, par ko liecināja piemēram suņu stālis un putnu māja. Tas sasaistījās arī ar to, ka mums ir diezgan spēcīgs un liels mednieku kolektīvs ar savām jau ilgadējām tradīcijām, un man šķiet, ka tā varētu būt tēma, kas pie mums varētu būt aktuāla, un arī tādā atraktīvā veidā mēs varētu šo tēmu apspēlēt dārza svētkos. Kamēr mednieku trofejas izstādītas pēc vairāku gadu pauzes un tās apskatāmas pat veselās 3 muižas telpās, tikmēr ārpusē dārza svētku dalībnieki izklēdējās spēlēs, pārbaudīja savu roku veiklību un precizitāti. Jūs tā azartiski piedalījāties dažādās aktivitātēs, kā jums gāja? Ar loku šaušanu nevisai, bet pa kāju trāpīja meža cūkai, līdz ar to tālu viņa netiks. Šķiroja arī patronus, tur es ļoti labi izšķiroju, tur es dabūju balviņu. Man liekas, tā ir lieliska iespēja nevis tikai medniekam šeit būt, bet arī, pieņemsim, līdzcilvēkiem Tiņģerē izmēģināt dažādas mednieku aktivitātes. Jums par godu pilnīgi laiks noskaidrojās, tikko sākās svētki, vai ne? Jā, tas gan lija lietas un tagad ir saulīte. Mazākie svētku dalībnieki loku rokā turēja pirmo reizi, bet pieredzējušie mednieki to esot pārvērtuši pat savstarpējās sacensībās, kurš, piemēram, trāpīs astē vai ausīs. Cik mēs te nācām garām, visu laiku bija rinda, kāpēc cilvēks aizrauja kaut kas tāds? Es domāju, ka 1000 gadus atpakaļ tavējais vecstāvs un manējais vecstāvs sēdēja alā kopā un gāja medīt tieši ar loku un bultām. Tas ir tādā gēnu līmenī palicis, jebkuros svētkos vai kur šaut vienmēr ir rinda, un tieši bērniem ļoti patīk tas. Viņiem tas vecstāvu gēns saglabājies no tās alas. Mēs medīt varam visu kaut ko, gan sēnes mežā tā pārfrāzējot, gan arī citas lietas, ogas un, protams, arī zvērus, kā mednieki jau to gadsimtu gaitā ir darījuši. Bet dārza svētkos varēja medīt tik interesantos dabas pētnieka Viļņa Skujas stāstus par dzīvniekiem un viņa nomedītos fotomirkļus. Medību tēma arī amatieru teātra skečos, kur, piemēram, policija medīja kanžas dzinējus, taču, kā dažreiz notiek, arī mednieks var kļūt par medījumu. Nu ne jau velti ļaudis runā, korumpēti tie policisti. Ceru, ka arī cilvēki izbaudīja to, kas šeit bija piedāvājumā, un es ceru, ka tā tradīcija turpināsies un arī sadarbība ar mūsu mednieku kolektīvu varbūt citā veidā, atkal citā gadā, bet turpināsies tikpat veiksmīgi. Dārza svētki noslēgušies, bet tajos atklātās izstādes gan Tiņģeres muižā kādu brīdi vēl būs apskatāmas. Saneta Liepņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalne.